1000. kameras biedrs, CIA Baltikas īsts vadītājs Valērijas Šindlers. Paldies. Jā. Valērijas Šindlers, Rēzeknes līnu pārstrādes uzņēmums, sākam ar nedēļas virvju ražošanas un tagad eksportējam 97% produkcijas Eiropas Savienībā un ASV. Neviela savā sektora mēs esam vieni no līderiem, tagad klausamies savu ražotājs. Tie virzieni, protams, kas ir ierakstīti, ir virzieni, tas nozīmē, ka mēs viņus ļoti mēģināsim ļoti formāli strukturēt, un patiesībā tie virzieni ar atstāju vārdiem būs arī šajā prezentācijā, un tad primāri diskutants ir šeit panelī, bet zāle arī no laika un no aktivitāšu viedokļa būs aicināts iesaistīties. Jānis, mums tur sanāk rezultātā ekonomikas izrāviens vai ekonomiskais izrāviens, un īstenībā tās ir tās lietas, kuras mēs arī gribētu šodien apspriest un jau vielās nonākt pie ekonomikas izrāviena. Tad, skatoties uz Nacionālo attīstības plānu, faktiski Zemkoopības ministrija paralēli izstrādā savu lauka attīstības plānu, jo būs finansējums, kas ir no 14. gadam, un es vienmēr esmu dažādos amatos uzsvērts. Mums jāsaka, kur mēs gribam aiziet, un tad mums jāsaprot, kā mēs tur iesim, un mēs nevaram rakstīt, kad viens no kolēģiem teica, vienkārši plauktam kārtēt, bet ar konkrētiem instrumentiem. Ko mēs darīsim, lai tur nokļūtu? Patiesībā uz IKP pieaugumu, man tā sajūta, ka mums tās 5,7 ir jātēmē, un pirms tādā, ka mēs to varam noturēt viens 10 gadus katru gadu. Un šādu līmeni mērķis, manuprāt, ir ļoti būtisks un netik daudz skatīties, kas mums sanāk sanāk šogad, bet, tā kā ka mums ir tas mērķis, un tad mēs skatāmies, kā mēs varam to sasniegt, kā mēs varam to izpildīt. Konkrēti runājot par ekonomisko jomu, cenšamies veidot līgumu tiesisko bāzi, lai vieglāk būtu strādāt gan uzņēmējiem, gan ārvalstu investoriem, runājot par investīciju aizsardzību, par dubulto nodokļu neaplikšanu. Mēs varam katru redzēt, cik tālu mēs esam no šī savu mērķi. Mēs esam tādu laiku pamodelējis, ko mums vajag. Ja Eiropa attīstās 2% gadā, tad mums vajag 8% gadā. Tad pēc 8 gadiem mēs esam Eiropas vidējā līmenī. Ļaujiet, vēl vienreiz to iziet sīkāk. Mans aicinājums ir sākt no šiem topikiem, sākt ar nodokļiem un ēnu ekonomiku, kur Vilkums tā kopēji atbildēja, izvirzot retorisko jautājumu, vai mēs gribam būt represīva valsts, un skaidrs, tad uzņēmēji grib būt liberāla valsts. Droši diagonāli pieņem, bet nevienās aptaujājas. Un otrkārt sākt ar šo lietu, tāpēc, ka visās tajās sarunās, kas bija gatavojuši šo pasākumu no uzņēmējiem, tas bija jūtams, ka visi deg par to jautājumu, kādi ir nodokļi un kāda ir šī būtībā vide visam kopumā.